Sveiki visiem, kuriem interesē komunikācija internetā, sociālai mēdīji, internetu mārketings un, protams, web izstrāde. Vakardien Facebookā ieliku postu, tad jautājumu par to, ka es šodien gatavojos publicēt Facebookā kaut kādu praktisko padomu par kaut kādām internetu lietām, un es saņēmu, dažādas tur atbildes, ko varētu likt. Un viens no jautājumiem bija par e-pasta listu sarakstu veidošanu, datubāzi veidošanu un programmatūru, ko izmantot. Tad tas arī būs jautājums, ko šoreiz atbildēšu, un tur bija vēl jautājums par WordPress vispār patvērtā koda drošību, un to es labprāt atbildēšu nākošajā nedēļā, uztaisīšu par to video. Kā konceptuāli tā e-pastu datubāzes veidošana ir tāda, kā teiksim tā, tas jums dod iespēju kontaktēties vai komunicēt ar jūsu potenciālo mērķa auditoriju caur e-pastu. Un, lai, piemēram, jums nebūtu katru reizi jāveido, jātaisa copy-paste saraksts ar e-pastiem, kuriem sūtīt informāciju, jūs vienkārši būvējat datubāzi. Jums datubāze ir jūsu klienti. Tie varbūt nav klienti, tie varbūt vienkārši tādi potenciāli ieinteresētie, kuriem interesē, vai nu viņi ir jūsu klienti, vai viņi varētu būt nākotnē jūsu klienti, vai viņi vienkārši, kuriem interesē jūsu saturs un tā tālāk. Un jūs uztaisiet tādu datubāzi. Un šajā datubāzē ir visi e-pasti iekšā, un tad, kad jums ir, vai nu jūs tur reiz mēnesī sūtīt vai reiz nedēļā, jūs varat sūtīt šiem klientiem gan e-pastus par kaut kādām akcijām, gan e-pastus par jaunumiem, gan e-pastus par kaut kādiem paziņojumiem, ja? Vai kaut kādi svarīgi paziņojumi, vai, piemēram, apsveikumi uz kaut kādiem svētkiem tā tālāk. Tagad tā. Tas ir tā pamatā doma, tā e-pastu sarakstu veidošanai, jūs vienkārši veidojat datubāzi un pēc tam strādājat ar viņiem. Jūs, protams, varat uztaisīt, savā e-pasta pārvaldu programmā sarakstu vienkārši ar e-pastiem, kuriem sūtīt, uztaisīt 200-300 e-pastu sarakstu kaut kādu listu, un tad jūs vienkārši no savā Outlooka vai no Gmail sūtiet. Tas mīnus ir tas, ka jūs nevarat reāli strādāt ar tiem datiem, jo jūs neredzat, piemēram, kur ir atvēruši, cik daudz atvēruši, jūs neredziet, kur ir uz linkiem klikšķinājuši, jums nav nekāds statistikas, tas vienkārši jūs paņemiet e-pastu, aizbliežiet un viss, un tā ir tāda, tāda negatīva nianse, tad mīnus, ja jūs izmantojat tādu Outlooku vai kaut kādu Gmail. Tā viena lieta, otra lieta, piemēram, ja jūs sūtiet no savu personīgā e-pasta visu laiku cilvēkiem jaunumus, un ja viņiem tas nepatīk, tad viņi var ielikt to kā spamu iemarķēt, vai, piemēram, jūs Google sāks uztvert kā spamu, nevis Google kā meklētājs, bet es domāju, piemēram, Gmails, ja? Viņi vienkārši sāks jūs marķēt kā spamu, vai Outlooks jūs sāks marķēt kā spamu, un jūsu vēstules, kad jūs gribēsiet, normāli komunicēt ar tiem cilvēkiem, par lietu, par to, kas jums nepieciešams kaut kādas darba darīšanas, darba jautājumi, tad jūs, piemēram, automātiski jūsu e-pasti kritīs spamā, tāpēc, kad jūs regulāri spamojat. Tad ir labs veids, kā no tā izvairīties, vienkārši tiešām izmantot kaut kādas programmas, kaut vai to MailChimpu, un tas arī dod lietotājiem iespēju, ja viņš, piemēram, negrib vairāk saņemt no jums šos jaunumus, viņi var droši iet un atrakstīties. Ja šis lietotājs, ja, piemēram, jūs tie e-pasti, kuriem jūs sūtat, ir vienkārši Outlookā vai Gmailā sarakstā, un jūs turpināt lietotājiem spamot, tad problēma ir tā, ka viņi nevar atrakstīties, un man pašam šausmīgi besīja vienkārši tās situācijas, kad man nāk e-pasts visu laiku reklāmu, un es sūtu viņiem atrakstīt man no sava saraksta, es netiek jums vaļā, viņi tik turpina sūtīt. Kaitinoši, es kaut kā brīdī sāku viņus likt spamā. Man liekas, cilvēkam jādod iespēju. Tāpēc ar tām programmām, ir jāizmanto programmas. Tur bija jautājums par to, kuras ir labākās, man īsti atbildes nezinu. Jums pašiem jātestē. Es varu pateikt divus reālus cases, divas reālas programmas, ko es esmu testējis, ko es esmu izmēģinājis. Numur 1 ir MailPoet newsletters, saucās bezmaksas modulis, ko jūs varat uzstādīt savā WordPress mājaslapā un ar viņu vienkārši būvēt to sarakstu. Un no viņa arī sūtīt. Otrs variants, ko es izmantoju, es esmu mēģinājis testējis, es izmantoju un es arī dodu reāli saviem klientiem šobrīd visiem, kam šādas lietas interesēs, viņiem uzstādu MailChimp. Pirmkārtām, MailChimps ir arī bezmaksas. Līdz 2000 subscriberiem, tas ir 2000 tiem lietotājiem datubāzē. Ja jums ir, tā apstīsimies, kas te notiek, starting up, free forever, līdz 2000 subscriberiem un 12 000 e-pastiem mēnesī. Man liekas, startam tas ir pilnīgi pietiekoši.
Tas ir pilnīgs, startam ir pilnīgi pietiekoši, ja jums ir pāri pa 2000, tad, man liekas, jums jau tāds pietiek pieklājīga datubāzīte, un es domāju, ka ir vērts maksāt. Un tā cena, tu pastīsimies, ir... kur ir cena, mīļie draugi? Tā, subscribers, 20 eiro startiņš, 25-30 eiro mēnesī, ja? Mēneša maksājums 25. Tas ir tā kā jūs sasniedzat tos griestus, tad jums uzreiz iespēja ir par 25 eiro mēnesī. Arī, man liekas, nav dārgi. Ja jums tāds saraksts, jums ir tāda potenciāla klienta datubāze, ja kaut kāda apmeklētāja, ir vērts ieguldīt tos 25 eiro. Tādēļ es izmantoju šo Mailchimpu. Tas ir tāds rīks, kurš, man liekas, ļoti praktisks ikdienā. Es iziešu cauri tam rīkam tā apmēram pāris vārdos pastāstīšu par viņa tām iespējām, tādām basic, tur tās iespējas ļoti daudz dažādas, tur ļoti daudz ko var automatizēt, tādas features taisīt, bet to basic, ko es pamatā šobrīd izmantoju, ir tā, mēs autorizēsimies, jums šeit ir jāpiereģistrējās šajā te programmā, un tad, respektīvi, atverās šāds loks. Es jau esmu sūtījis, kas mums tur notiek, es esmu sūtījis 2 akcijas. Mums ir bijuši divas kampaņas, tā varētu saukt, pagājušajā nedēļā, kad mēs organizējām Facebookā tiešsaiti un šonedēļ. Tas, ko jūs varat iet un, piemēram, šeit reāli skatīties, tā pieņemsim, ko darīt, jūs varat redzēt, cik ir saņēmuši, cik ir procenti atvēruši, cik procenti ir klikšķinājuši. Ja? Piemēram, pagājušajā nedēļā klikšķināja vairāk, šodien mazāk klikšķina. Tas, piemēram, šādas lietas jūs nevarat apstīties tajā Google e-pastā vai, piemēram, Outlookā. Šeit jūs varat skatīties. Ja mēs, piemēram, salīdzinām, ka šoreiz ir klikšķinājuši 2,7, pagājušais 8,2, tad tas ir slikts signāls, un tas ir tas, ko, piemēram, jūs varat mācīties un domāt, kāpēc tik maz ver vaļā. Vai viņiem jau, teiksim, tas e-pasts, varbūt viņi vairs negrib saņemt, vai viņiem vairs neinteresē, vai tur jāraksta savādāks, piemēram, šeit jūs rakstiet savādāku tēmu e-pastam, ja, ko jūs sūtījāt un tā tālāk. Tās tās lietas, kas tie dati, jūs reāli varat apskatīties un no viņiem mācīties un skatīties. Kādas vēl te iespējas ir? Jūs varat, protams, taisīt, ir dažādi templēti, dizaina varianti, ja? Un tā ir vēl viena lieta šiem te e-pastiem, ir tas, ka jums ir iespēja taisīt, izmantojot Mailchimpu, jums ir iespēja taisīt dizainus, ja, saviem e-pastiem. Jūs varat izmantot jau esošās pieejamos kaut kādus variants, ja jūs, piemēram, apskatieties, kā tas saturs tiks saorganizēts, ja. Jūs varat apstīties dažādas tēmas jau gatavas, jums tikai ir jāiet un jāpameklē, šeit ir ļoti daudz dažādu varianti, un jūs izvēlēties un pēc tam rediģējiet. Jūs varat uztaisīt pašu savu, ja mums ir arī, teiksim, mēs arī, ja piemēram klients saka, mums ir savs dizains, mēs gribam savu dizainu, tad mēs varam uzzīmēt dizainu un ievietot tiešā Mailchimpā, un tas jums būs kā standartizēts dizains, ko jūs izmantosiet katru nedēļu sūtot. Tas basic lietas, piemēram, ja mēs uzkšķinam šeit basic to template, jūs varat šeit mainīt tekstu, pievienot paši kaut kādas jaunas elementus, ja jūs varat, piemēram, nospiest browse, jūs varat pievienot attēlu, šeit rediģēt, jūs varat rakstīt virsrakstus, pievienot citus attēlus, likt linkus un tā tālāk. Un tā, ka jūs visu savadiet, jūs vienkārši spiežiet save and close un nākamajos soļos jūs norādiet, kuram līstam sūtīt un tā tālāk. Tas ir par dizainu. Name your template. Negribu es tevi neimot. Nu labi, lai notiek testu viens. Tātad, tā ir tā lieta ar tiem, jūs sagatavojiet, piemēram, šeit savu dizainu un sūtiet. Parādīšu kā piemēru, šis ir piemērs, kā, piemēram, izstījās tas, ko vakardien sūtīju, augšā izvietots ir attēls, apakšā ir virsraksts, noformatējam ar boldiem visu pārējo, saliekam linkus, un tā tālāk, un lietotājs saņem šādu dizainu uzreiz e-pastā. Tas, kas pluss ir arī tas dizains ir mobilai telefoniem draudzīgs, viņš arī pielāgosies pie mobilā telefona, un tā, kad viņi skatīsies mobilā planšetē, viņš pielāgosies un mainīsies, un lietotājs tikai būs happy par to. Tas, ko jūs varat skatīties tālāk, ir tā kampaņai. Mēs varam apstīties, piemēram, tad, kad es to kampaņu nosūtu, mēs varam apstīties reportu. Mēs varam apstīties atskaiti par to, kas tajā kampaņā ir kāds process noticis. Tā, tas nav šajā gadījumā, tur var pieslēgt citam, cik ir atvēruši.
oh my gosh, es negribu skatīties, kurš atvēris. Tā, respektīvi, cik ir atvēruši, var apstīties, cik ir klišķinājuši uz linkiem, jau vēruši vairāk bounce rates, tas ir tie, kuri nav, teiksim, tur e-pasts vai neiet vai nepastāv, unsubscriberi, tie ir tie, kas negribēja, piemēram, vispār lietu, teiksim, viņi vairs negribēja saņemt no manis nekādas newsletters, viņi vienkārši atrakstījās no newslettera, tādas lietas. Šeit rādīts, var apstīties, cikos ir lielākais atvērto e-pastu skaits un tā tālāk, top linki, uz kuriem klišķināti, subscribers. Es zemāk tur nebraukšu, nerādīšu e-pastus, bet tā doma tāda, ka šeit ir subscriberi, ar kuri vairāk ir atvēruši reāli e-pastus, var skatīties, ja. Tas labums ir kāds, es vienkārši tur, es nevaru atvērti tos, es parādīšu, kur te ir tie saraksti. Šeit ir, piemēram, tas saraksts. Es neklikšķināšu, nevēršu vēlāk, tāpēc, ka tur ir reāli e-pasti un es negribu viņus rādīt, bet tas, ko es varētu, vienkārši, kur izstāstīt, tur ir tā doma tāda, ka katram tam lietotājam ir klāt zvaigznītes, un, ja, piemēram, jo viņš aktīvāk lieto to e-pastu, jo viņš aktīvāk atver, jo viņš klikšķina uz linkiem, tas viņam iedod vairāk zvaigznītes. Jo viņš pasīvāks attiecībā pret jūsu sūtīto newsletteru, viņam ir mazāk zvaigznītes. Tas, kā to var izmantot, ir vienkārši segmentēt. Jūs varat vēlāk sadalīt viens segments, kuri ver aktīvi, viens segments, kuri ver ļoti, teiksim, pasīvi un reti. Ja jums, piemēram, ir kaut kāda, pieņemsim, frizētava, jūs varat sūtīt viena veida akcijas tiem, kas aktīvi atver, no sērijas lojālie, uzticīgie klienti, tie, kas atver retāk, tiem, piemēram, sūtīt tādu e-pastu, kaut kādus e-pastus, kas veicinātu atvēršanu, kas veicinātu akciju kaut kādu sūtīt, ja, viņiem tā kā kaut kāds atlaides dot vai uzaicināt, lai atnāk vēlreiz uz jūsu frizēto un tā tālāk. Tie ir tādi dažādi varianti, tur iespējas daudz dažādas. Tās ir galvenās lietas par šo MailChimpu. Tā kā tā, jūs varat tur dizainu taisīt, varat reportus skatīties, atskaites, listus variet, jā, tos runāju par tiem listiem. Jūs varat, jā, šeit es neiešu iekšā, bet jūs varat respektīvi tos listus, uztaisīšu, piemēram, jaunu listu, create list. Tas veids, kā tos e-pastus no listnēm uzskatīsim test 1. Ok, uztaisīsim info šitā. Default name, ok, save. Pieriks. Tā, jums ir šobrīd, piemēram, tukšs lists. Tas, ko jūs varat darīt, ir pievienot subscriberu, vienkārši ievadot viņa vārds, e-pasts vārds, uzvārds un tā tālāk. Un nākamais tas, ko jūs varat izdarīt, ir, piemēram, importēt, jo jums, piemēram, ir liela databāze un jūs reāli, 100 000 e-pastu, lai neietu katram tur reāli, roku bakstīt iekšā. Jūs varat importēt CSV formātā, vai copy-paste, vai no Excel, integrētiem servisiem jūs varat, piemēram, no sava CRM, vai, piemēram, Google kontaktiem importēt, jūs varat saslēgt un vienkārši visus tā iesūt iekšā. So easy. Tā ir tāda lieta. Tas, ko jūs varat darīt, jā, pie tās importēšanas ir svarīgi atcerēties, lai teiksim, vārds, uzvārds un e-pasts ir vienādi katrs savā kolonnā, jā, tā kā tas pie importēšanas noderēs. Tālāk, kas vēl attiecībā par šo? Nu jā, šīs tās ir pamatlietas. Tas, kā jūs varat vēl to listu bildot, ir, jūs, piemēram, varat taisīt kaut kādu savā mājaslapā, integrēt, jā, tā ideja tāda, jūs varat arī šo MailChimpu integrēt iekšā savā mājaslapā. Un kā piemērs varētu būt šeit saņem jaunumus e-pastā, ja? Jūs uztaisiet mājaslapā formu, kur cilvēki ievada vārdu e-pastu, viņi piesakās un viņš automātiski aiziet uz jūsu datubāzi. Tas ir tāds veids, kā jūs varat vienkārši paņemt, tas ir bezmaksas risinājums, arī jūs varat vienkārši piesaisties, sakonfigurēt un viņš automātiski būvēsies jums tas lists. Jūs varat darīt, piemēram, kaut kādas, instrukcijas vai kaut kādas apmācības dot cilvēkam pa brīvu, ja viņš iedod jums e-pastu. Un viņš iedod e-pastu, jūs iedodat viņam iespēju lejupielādēt, viņš ielādē savā datorā to apmācību, un jūsu e-pasts, un jūs saņemiet viņa e-pastu, un jūs varat viņu atkal sūtīt, ar viņu komunicēt un veidot tās, teiksim, komunikāciju. Vēl viens variants, kā mēs vienam klientam Norvēģijā uztaisījām to risinājumu, bija Zapier ir tāda programma, kas automatizē dažādus procesus, viņi slēdz kopā dažādus servisus. Un tas, ko mēs izdarījām, bija
Viņiem veidojās tā datubāze tā, ka Zapiers bija saslēgts ar viņu Gmail un ar MailChimp. Un tas process, kāds bija apmēram aprakstīts, bija tāds, ja, piemēram, atnāk mail tajā Google mailā, viņiem Gmail atnāk e-pasts ar nosaukumu, piemēram, nezinu, gribu nogriezt matus, atslēgas vārds griezt matus vai griezt vai frizieres un tā tālāk, tad šis e-pasts automātiski iet uz datubāzi. Tur tā doma bija tāda, ka lietotāji, kuri būs ieinteresēti viņu pakalpojumos, pieminēs matu griešanu, un lai viņai nebūtu ar rokām jāiet lietotāji jāvada datubāzē, tad mēs vienkārši automatizējam. Tas ir tāds vēl variants, ja, kā jūs varat automatizēt to listu veidošanu. Tādu lūk, kas vēl? Vēl viens variants, kā mēs vienam grāmatības uzņēmumam Norvēģijā uztaisījām, bija izmantojot tieši to MailChimpu. Viņiem ir accounting calendar, tas tāds kā kalendārs, kurā var apstīties, kad ir Norvēģijā paredzēts iesniegt, piemēram, nodokļu atskaites. Cilvēks var atnākt uz šo mājaslapu, viņš varēja, protams, apskatīties, ok, tur, te pafiltrēt un tā tālāk, bet viņš saka, ja tu vēlēsi saņemt e-pastā automātiski paziņojums par šīm te aktivitātēm, tad tu vari ievadīt savu vārdu, e-pastu un subscriboties, pierakstīties uz šo listu. Un tajā brīdī, kas notiek, atkal šis e-pasts aiziet uz to MailChimp datubāzi. Un tas pats interesantākais un pats labākais, kā to datubāzi var izmantot, mēs uztaisījām WordPressā šeit pluginu, teiksim tādu moduli, kurš reizi dienā apskatījās šo sarakstu, kad ir paredzēts izsūtīt kaut kādus e-pastus, un mēs arī sagatavojām e-pasta šablonu, kurā ir uzruna, tur kaut kāds tur teksts un tā tālāk, un tad automātiski tas WordPress reizi diennaktī aiziet, viņš apskatās, ok, tojās šodien ir kaut kāds datums, vai mēs tur uzlikām 15 dienas vai kaut kā tam līdzīgi, es neatceros precīzi, un viņš automātiski apskatījās, kad šeit ir jāpaziņo, un viņš aizgāja to datubāzi MailChimpā, momentāli visiem izsūtīja. Tā kā šajā gadījumā tas klients var izmantot to MailChimp datubāzi, to mail listu vienā veidā, ka automātiski cilvēkiem tiek viņi automātiski saņem paziņojumus par to, kad jāiesniedz nodokļu atskaites. Otrs variants ir, tad, kad viņš vienā dienā izdomā visiem sūtīt paziņojumus, viņš automātiski iet izmantot to datubāzi tādā gadījumā. Tā kā tas ir vēl tāds risinājums, kādā veidā to MailChimp. Tur tās iespējas ļoti dažādas, tur vienkārši ir jāiet, jāskatās un jums jāpēta un jāskata tālāk, tāda apmēram. Tā, es te biju sarakstījis, ko es gribēju izstāstīt, tas man ir. Viss ir izstāstīts, apmēram tāds. Tāda apmēram tā doma par to e-pasta mārketingu. Tā ir daļa no e-pasta mārketinga, e-mail mārketinga, un es līdz šim neesmu to aktīvi izmantojis, bet es tagad sāku viņu ikdienu. Es esmu klientiem tur uzstādījis un taisījis, bet es pats reāli neesmu izmantojis, bet šobrīd es sāku to darīt. Mēģināšu, eksperimentēšu, sūtīšu kaut kādus pārskatus reizi mēnesī, skatīsimies, kā tur notiks, cik no tā atdeve būs, bet rīks pieejams bez maksas, ja jums ir interese. Skatieties, pētiet, reģistrējiet, veidojiet un darbojieties. Viss. Tāds apmēram man tā doma, un es ceru, ka jums tas bija noderīgi. Un, ja jums tas video likās noderīgs un praktisks, tad spiežiet laikus, šērojiet noteikti, lai arī citi uzzinātu par šo praktisko rīku, un līdz nākamajai reizei.